Suņi ir un daudzi teiks, kāpēc tu nopirki to mēslu? Pagaidat. Tātad, biezumēvela. Tie, kas atcerās, man bija Lumberjack. Sen atpakaļ. Ļoti sen. Un tad man bija Devalts. Jā, bet viņām nāca parasti asmeņi. Es biju apmierināts gan ar Lumberjack, gan ar Devaltu. Bet, kā jūs zinat, problēma ir ar tiem asmeņiem. Lumberjacks tiešām bija labs, tikai tāpēc, kad viņā es grūdu iekšā pilnīgi visu, ko varēju, un tiešām superīgi. Strādāja, bija labi. Problēma bija asmeņi, jā. Tādā ziņā viņi bija labi, kad viņiem var izmantot abas puses, jo viņi bija šādi. Un Devaltam arī, asmeņi labi asināt var, bet tomēr nav. Viņas šausmīgas skaļas un gribās kaut ko savādāk. Tad, kad es beidzu šeit visu darīt, tad es nopārdevu biezumeni un es nopārdevu zāģi. Lielākā daļa instrumentu man draugi palika. Un tad es biju biezumenes meklējumos. Un es izdomāju, atvainojos par trokšņiem, paņemt Lumberjack. Bet ne jau parasti Lumberjack. Ar kukurūzu svārpstu. Kā man besīšu tā pakošana? Tad uzsvars mēs savāksim. Tad man jau ir pasūtījumi, un pasūtījumi jau ir jāsāk taisīt. Man ir jāuztais 1000 paliknīši. Tā puse vispār vēl nekas nav darīts. Šeit apakšā būs plaukts ar durtiņām, galds, teiksim tā, instrumentiem. Šeit būs skrūvspīlītis. Šī pusīte paliks tikai storage'am, un tās gals paliks storage'am. Un tad visi aparāti. Bet ko mēs šodien izdarīsim, draugi? Mēs izpakosim šo biezumēveli. Paskatīsimies, kas ko kā. Neskatieties uz šito nočurāto nosucēju. Man viņš stāvēja ārā, bet izrādās, kad ūdens līja virsū. Bet viņam nav nevainas. Viņš strādā. Tas arī tiks upgradeots. Pēc, kad es gribu savādāku. Ar 2 maisiem. Es gribu reāli 2 maisiem, 2 filtriem un 2 maisiem. Jo viņš ir jaudīgāks un es gribētu kādu 3 zirgu spēku. Jo šis mazais kverplītis vispār ir mums. Labi, tas kverplītis dara savu darbu. Jā. Viņam pat kilovats nav. Motoriņš maziņš, bet vilkmi ļoti labi. Tie, kas atcerās. Ko? Kas mums šeit ir? Instrukcija. Kukurūzas svārpstā. Es jau zinu, ka daudz teiks, ka vajadzēja nopirkt labāku. Bet, manā uzskatījumā pa 600 poundiem. 600. Tas ir ļoti labi. Un izskatās, ka šī ir nedaudz pat lielāka nekā bija iepriekšējā. Čo, valkam ārā. Cik skaista viņi izskatās, ka viņi ir fresh. Tas viss ir līdz laikam. Tas ir viss vairāk nekā nav. So nice. So nice. Viss jau ir skaists, kamēr jauns. Kasti mēs ārā nemetīsim. Un čo, paskatāmies nedaudz tuvāk, ne? Tad, kas mums šeit ir? Atslēdziņas. Nosucējam. Šo var izprintēt uz lielo, bet viņš diezgan labi ņem, nav tik traki. Bet es domāju, ka varbūt arī būs jāizprintē lielāks. Tā, kas mums šeit vēl ir? Šie ir tādā ziņā baigi labi, var materiāli likt virspusē un rullēt tālāk. Man liekas, šī pašam ir tāda pat feature. Tad šeit magnētiņš, puļķis, kruķījamais uz augšu uz leju. Paskatīsimies, kas lācītam vādara, vai? Paņemsim fiks, atšķinīsim, lai varam pacelt viņu augšā un apskatīties uz asmenīšiem. Es meklēju tiešām, normāli, teiksim, tā skatījos, nevis uzreiz ņēmu, bet tur nekā īpaši arī nebija no tām izvēlēm. Tieši saistībā ar kukurūzas svārpstu, tāpēc es arī paņēmu Lumberjack, jo
Es viņai uzticos, tiešām, es viņai uzticos tikai tāpēc, ka tā, kas man bija nostrādāja 4 gadus, maz, man liekas, neatceros, viņi tiešām man nepievīla. Beigās vienīgais, kas bija jāizgājis, kaut kāds gultnes bija pagājis, jo es tiešām nenormāli daudz paliknīšu taisīju. Un viņa visu laiku bija slodzē, bija nedēļas, kad nedēļā 500 paliknīšu. Sanāk, vienkārši ņēmu un evalēju. Vienkārši, protams, visām skrūvēm pāriesim pāri. Tāpēc, kad es neuzticos, bet to mēs darīsim citu dienu, šodien es viņu nedarbināšu. Tāpēc, kad man te vēl nekā nav, nenosūcēja nekā, trubas visas jāsaliek ir vēl nosūcējiem. Un sačinīsim visu to, tad skatīsimies. Ak, Dievs, tā vārpst ir tik skaista. Pasakaini, draugi, vienkārši pasakaini. I'm in love. Tiešām kompetīt. Attaisīsim aizmugurīt un parādīšu jums kukurūzas vārpstu. Protams, ja man būtu lielāka darbnīca, tad es arī ietu uz, teiksim tā, lielajām. Tās, kas nāk proti 2 pakas un uz augšu. Bet dēļ tās rūmas nav jēgas. Un man ir tā, ka man pietiek ar šito. Un, protams, gribās vēl to te surface planer, ja? To vēl gribēsies. Jo tas ir arī man ļoti vajadzīgs, sevišķi, ka taisa savienojumu darbus, lai 90 grādu leņķī būtu līmējumās vietas un viņas būtu taisnas un gludas, tad vajag to obligāti. Jo, bet tas tā, to pēc tam primārais ir šī un rītā atnāks zāģis. Zāģis arī nebūs nekāds krusts, tikai tāpēc, ka tas, kas man bija čārvūdi, ja, par 1000 pounds es viņu pirku tādā laikā. Varēja būt labāk. Teikšu, ka varēja būt labāk. Tas motors un viss. Te ir kaut kas pielipis. Tas nav labi, ka kaut kas pielipis. Tā. Nice. Ot tas ir nice. Tas tiešām ir nice. Paskatāmies tuvāk. Bļāviens. Es tur pirksts negribētu ievēst. Es gribu redzēt, cik viņa būs plusa un kāda būs tā kvalitāte. Jā, ko viņi ir upgradeojuši viņai, man liekas, nevar pat īsti saprast, nekas baigi nav upgradeots. Motora jauda 1800 vati, darba platums 330 mm, darba augstums 152 mm. Feeds bija 220, kas bija feedu. Jā, feeding reiz 220 mm varbūt minūtē. Un var ņemt no 0,8 mm un tad var ņemt 2,8 mm šajā vidējā daļā. Paskatieties uz šo skaistumu. Oh, yeah. Noteikti es ieteiktu pārpētīt katru no asmeņiem, bet skatīsimies. Šī fīčiņa ir jauna. Šāda fīčiņa nebija. Bet pēc tam paskatīsimies, kas tāds ir. Būtu spriegotājs vai kaut kas tāds. Mēģinu dabūt ārā atslēdziņu, lai mēs varam pārpētīt. Tas skulīs stilīgs atslēdziņš. Tāds te. Nice. Jā, to mēs visu pārpētīsim. Cool. Esi vienkārši happy. Tad jā. Paskatīsimies, kas ko kā. Normāli asam asmenīši. Jā. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Cik viņi skaisti strādās, to mēs arī redzēsim. Šis nē. Tas ir domāts, lai negriežās. Jā, parādīšu. Šo mēs piespiežam, un tad mēs varam pagriezt asmeni. Bet, tas tā, to pēc tam. Tā es varētu teikt, ka pilnībā nekas nav mainījies. Šis upgrades ir, kukurūzas vārpsts ir. Un kas vēl savādāks ar iepriekšējo salīdzinājumu? Es neatceros, kāds bija iepriekšējiem darba platums. Man liekas, šī ir nedaudz platāk par kādiem 10 mm. Izskatās arī viņa platāk. Diezgan platāk viņa izskatās. Bet kopsumā viss ir tas pats, man liekas. Protams, kad visu bēdu mēs šeit visu noregulēsim. Šitais arī izskatās upgradeots.
Šis izskatās daudz labāks. Agrāk viņš viss ļurkājās. Šobrīd viņš neļurkājās. Pārpētīsim, lai viss ir vienā līmenī. Šeit arī tās skrūvītes. Tā kā redz, šeit var regulēt. Jā. Augstums, kā jūs redzat, šeit. Nu, tā viss. Šītais arī. Nu, čotka. Normāli, skaisti biežam. Kurš tur pat cūkūti? Božamoj. Nu, pirmais iespējas. Nice. Tiešām nice. Bet, nu, skatīsimies, kā būs ar kvalitāti. Viennozīmīgi jābūt kvalitāti un jābūt klusākai, daudz klusākai, jo tas pats devalts arī bija diezgan skaļš. Tad skatīsimies, kāds būs skaidrs un vispārējais. Tad ir jāpabeidz. Saliksim visu viņu atpakaļ. Šodien metīsim mieru. Turpināsim jāsaliek, ir nosūcēt trubas. Un tad rītā mēģināšu uztaisīt zāģim atpakojušu video. Zāģis arī 1800 vati, 254 mm ripa. Bet viņš ir diezgan tāds, nu, viņš tā kā kompakts ir. Viņš nav liels, bet viņš ir cool. Un feedback tiešām bija labi, jā. Es zinu, ka daudz teiks, oi, kur tāda sūdi, jā. Ka tam nekas neder, taisni nevar nozāģēt. Bet, nu, paskatīsimies, nu. Ne jau vienmēr ir tā, ka vajag tiem instrumentiem tur nenormāls 1000. Nu, nav tā. Daudz, kas atkarīgs ir no tevs pašā, kā tu zāģē. Jā, ir cilvēki, kuram vispār nav nekādas poņas, ja viņš paņem kaut kādu 18, 24 zobu ripu un močī cauri, jā. Nu, to brīnās, vai arī nopērk zāģi, uzliek 48 zobu ripu un tad bliež cauri un domā, vai man zāģis neiet. Ja? Nu, nē. Tāpēc neaizmirst piesakot, lai redzētu darbnīcas turpinājumu un izmaiņas. Jūs redzat, tur ir normāli cūkūts, bet tas viss tiks vākts ārā, krāsots un darīsimies. Un tāpēc paldies, ka skaties, uzspied un tiekamies nākamajā video. Es reāli sačakarējos. Viņi nav 1800 vati, viņi ir 1500 vati. Nezinu, kāpēc es biju iedomājies, kad viņi ir 1800 vati. Bet tam neko baigi nevajadzēja mainīt manā uzskatījumā. Viennozīmīgi mēs viņu apakaļ neatdosim, mēs viņu izmantosim. 300 vati daudz ko nemainis tādā, ne? Bet kā ir tā ir? Labāk 1500 nekā 1000, ne? Takš to, jā, 1,5 kW. Nav tik traki. Tas vienkārši tā, lai jūs zinat savādāk. Tūlīt man rakstīs, ko tu tur dirsi. Tiekamies!